Tavs fizioloģiskais ķermenis ir viens no taviem ķermeņiem. Tev ir minimums 7 ķermeņi. Viens ir šis. Tu jūti, kā sāp tavs ēteriskais ķermenis. Tu jūti, kā sāp tavs kauzālais ķermenis. Ne tā kā šis, tāpēc, ka šis ir fiziskais. Fiziskajā tu izjūti to savādāk. Fiziskajā ir galvas sāpes, bet aiz fiziskā, kas nāktu, piemēram, ēteriskajā, tur viņš izpaužās kā elektromagnētisks haoss tavā galvā, šī galvas rajonā. Tur ir haoss. Fiziskajā ķermenī ir sāpe, kur nervu gali sāp, impulsi nāk. Tas jau ir fiziskajā ķermenī. Bet mēs ejam mentālajā ķermenī, kas ir vēl smalkāks ārpusē. Ir kaut kāda negatīvā doma. Tā negatīvā doma rada haotiskas elektromagnētiskas sekvences tavā ēteriskajā ķermenī, un fiziskajā, trešajā instancē tu to sajūti tikai.